Labdien! Šodien mēs atrodamies Tallinas ielā 46 pie Baltijā lielākā ēkas sienas zīmējuma, ko zīmējuši ielu mākslinieki Rudens Tencel un Kivī festivāla Blanka Kanvas laikā, popularizējot ielas mākslas kultūru. Ielas mākslas nosaukums ir Saula Pērkons Daugava. Pastāstiet par to burvīgo Tallinas ielā. Jā. Kā jūs nonācāt līdz tam, ka jūs veidojat šo projektu? Tiklīdz es ieraudzīju to vietu, tad es sapratu, ka ir nenormāla atbildība, jo tas ir tāds viens šāviens, vai tu iešauj kā vajag, vai tu, jo cilvēku un sabiedrību, jo viņiem vajag saprast, kas tas ir tā tālāk, lai viņi iepazīstās un attiecīgi uz priekšdienām, lai to varētu turpināt, Un tad bija gari 3 vai, es varētu teikt, 3 mēnešu pārdomu par to, ko tad tur vajadzētu izdarīt un izveidot. Un kāpēc tieši tēma? Es domāju arī par to tematiku, lai tas nebūtu egoistiski nosacīt, uzzīmēt savu vārdu vai kaut ko tādu primitīvu, bet tas ir cilvēkiem, kas dzīvo gan apkārt, gan Rīgā, gan arī tālāk Latvijā vai pasaulē. Cik daudz mākslinieki tad vienlaicīgi strādāja pie tā? Pie sienas. Jā, pie sienas. Un principā mēs bijām divi, un mums pēc man uzaicinājuma nosacīt pieslēdzās arī 3. puisis, kas nāca tīri iet, un tad attiecīgi es kaut kā es nosvēros, es tā diezgan organiski nonācu līdz tam, ka ir taču tāda dziesma, kuru derētu ilustrēt, un paņemt to motīvu, papētīt un uz tā bāzes izstrādāt šo sienas gleznojumu. Tagad mēs atrodamies lauka ielā pie Grīziņkalnu vidusskolas, un šos zīmējumus arī zīmējis cilvēks, kas zīmēja Tallinas ielas grafiti. Šis grafiti, kas ir lauku ielā, viņš ir vairāk tādā jauniešu stilā. Tas tā apzināti tika? Tā ir tāda iela māksla vairāk, es pat varētu to tā saukt, ka tas ir tāds, samiksēts, pa lielam tā ir iela māksla vairāk, tas, ka, teiksim, tur ir tie burti un vārdi, tas ir, attiecīgi vienkārši, lai noilustrētu, teiksim, tādu iedot to mājienu, kuru varētu labāk paņemt vai, tiešāk kaut kā tā. Vai runājāt arī ar bērniem, kā viņiem patīk, vai? Tad, kad bija sienas atklāt, ja godīgi, tas varbūt izklausīsies briesmīgi, bet es biju pārliecināts par to, ka tas ir tas, kam tur ir jābūt. Jo arī jebkuru sienu, ko es veidoju, ir lielākās mocības ir tajā, lai saprastu, ir tā vieta, ir tā vide, un tam, ko tu zīmē, viņam ir jāsēž tur iekšā. Un arī attiecīgi par to lauku ielu, tieši jo, ja tur ir jaunieši, tad, lai tas krāsēns, lai ir dinamisks, lai ir interesants, lai ir tur uz ko paskatīties un lai ir ko papētīt un tā tālāk. Es sapratu, ka katrs mākslinieks apgleznoja savu žoga daļu. Jā, tas, ko es pats nodomāju, tas, ko es arī piedāvāju īpašam deputam, lai tur ir kaut kāda jēga, tas ir tas sporta laukums, tad kaut ko tur tādu nosacītu tematiku un principā tik vienkārši, ka ir mērķis, ir vajadzīgs spēks, drosme un ir šīs 3 lietas, un tad tu attopies pie uzvaras. Kādas bija izmaksas? Šeit ir jārēķinās uz to, ka šīs te grafiti krāsas jau pašas par sevi ir ļoti dārgas. Ja? Kad apmēram, kā viņi toreiz tiekoties ar šiem puišiem, teica, ka tā vidējās izmaksas rēķina, lai to krāsām ar visu kaut kur 15 eiro kvadrātmetrs. Ja? Tāds. Kā jums pašai patīk? Jūs esat apmierināti ar rezultātu? Kā jums ir tas skatījums uz... Es tāpēc ļoti gandarīti atklāti sakot bija, par cik es saku vienkārši tā kā no sākums, tas sākums bija grūts, un es tā kā no viņiem kaut ko gribēju izspiest, kas vairs nav grafiti, un tas viss, bet tāpēc man pašai tas rezultāts ļoti gandarīja. Sēž,